viena liela dziļa pagraba daļa, kurai nav ēkruši. Jā. Tajā galā. Muzeja iepazīstina valsts locekļiem, centra bunks. Priecājos, un mēs ļoti ceram uz jūsu atbalstu, un ka jūs būsiet šeit, kad mums būs nākotnes jums atvērts. Es jau tāpēc skatījos ārpus, kā tas izskatās. O jā. Apmēram tā izskatās šī ēka ar šo balto, ko Gunārs Birkarts visu laiku apzīmē kā metaforu no tumšā uz gaišo, uz to Prezident kungs, šeit, protams, mēs izvērjam šeit jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums par Svešķu armiju klātbūtni. Investīcijas janvāra saule. Un mēs tad ejam uz vēlēšanām, kur jau daudz saprot jau no agrākas reizes. Jā. Pēc pēcrītā. Mums nav laika pakavēties pie detaļām, mēs šie ir unikāli, tas vienmēr parāda. Es dažreiz parādu šo unikāli. Tas ir 18. novembris, tas ir 6. 14. gadā varam piedāvāt Rīgas viesiem modernu muzeju, kurš ir iekārtots kā vajag. Šeit var redzēt maketu, kas ir mērogā, un tas, kas atrodas uz galda, ir tieši šī brīža telpa, kur šobrīd atrodas ekspozīcija, bet būs vēl papildus telpas, būs augstāki griezti. Es daudz reizes esmu bijis šī muzejā jau daudz gadu garumā, varbūt pēdējo 2 gadu. Vairs man tā dzīve sevišķi nespied, bet pirms tam sevišķi, kā brauca kādi viesi, kas Latvijas vēsturi nezināja, es vienmēr viņus atvedu uz šejieni. Tepat arī no Doma laukumam bija tas viegli izdarīt, jo daudziem arī tie jautājumi radās, un man šķiet skaidrāk, kā te salikt tā ekspozīcija jau pavadot 1 stundu, te var ļoti labi novērtēt tīri arī tos materiālus, lai tam, kam ir šaubas par to, kas ir noticis Latvijā, te tās šaubas ir ļoti izlikt, detalizēt ar visiem pierādījumiem, ar visiem tādiem dzīviem materiāliem. Man šķiet, ka tas ir sevišķi šajā brīdī, kad te cilājās visādi, kā tā bija, kā nebija, lai tā atnāk uz šejieni paskatās, ka man šķiet skaidri tas viss ir redzams. Tā jau arī mana dzīve te daļai ir arī attēlota, tāpēc man tas ir tuvu un cilvēcīgi. Es domāju, ka es varēšu arī tiem ārzemju viesiem tīri cilvēcīgi uz savas pieredzes to parādīt.